Radio Alise Plus skan ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Kijivā šodien nošauts Ukrainas drošības dienesta pulkvedis Ivans Voroničs. Pulkvedis nogalināts 8:00 no rīta brīdī, kad iznācis no mājas ar 5 šāvieniem no tuva attāluma. Policija veic notikušā izmeklēšanu. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidījusi 18 raķetes, arī ballistiskās, un aptuveni 400 triecienu dronu. Par to sociālajos tīklos pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Galvenais uzbrukuma mērķis bija Kijivas pilsēta un apgabals. Zināms par 2 bojā gājušajiem Kijivā, 16 cilvēki ievainoti. Palestīniešu grupējums Hamas pamiera sarunu ietvaros piekritis atbrīvot 10 ķīlniekus. 4 dienas ar Kataras starpniecību noritēja netiešas sarunas. Amerikas Savienotās valstis bija paudušas pārliecību, ka vienošanās par 60 dienu pamieru tiks panākta līdz nedēļas beigām. ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs paziņoja, ka daļa no vienošanās būs 10 dzīvu ķīlnieku atbrīvošana. Pirms nepilniem 2 gadiem palestīniešu kaujinieki Izrēlā sagūstīja 251 cilvēku, 49 no tiem joprojām tiek turēti Gazas joslā, tiesa gan pēc Izraēlas armijas informācijas 27 jau esot miruši. Amerikas Savienoto Valstu Teksasas štatā bojā gājušo skaits plūdos pieaudzis līdz vismaz 120. Keras apgabalā piektdien sākās postoši plūdi. Varas iestādes apstiprina, ka gājuši bojā vismaz 96 cilvēki, arī 36 bērni. Vismaz 160 cilvēki joprojām skaitās pazuduši bez vēsts. Plūdi Teksasas štatā sākās naktī uz piektdienu. Stundas laikā ūdens līmenis Gvadelupes upē pieauga par gandrīz 8 metriem. Otrdien plūdi izraisījās kaimiņu štatā Ņūmeksikā. Tur dzīvību jau zaudējuši 3 cilvēki. Eiropas parlaments šodien nobalsoja pret priekšlikumu izteikt neusticību Eiropas komisijai. Neusticības balsojumu ierosināja rumāņu labējais Eiropas parlamenta deputāts George Pipera. Viņš kritizē Eiropas komisijas prezidenti Ursulu Fonderlejenu par nepietiekamu caurskatāmību attiecībā uz viņas īsziņu saraksti ar farmācijas kompānijas Pfizer vadītāju Albertu Burlu par Covid-19 vakcīnu iegādi. The New York Times ziņoja, ka Lejenas personiskajiem kontaktiem ar Pfizer vadītāju bijusi būtiska loma vakcīnu iegādes darījumos. Arī Eiropas Savienības vispārējā tiesa nesen secināja, ka Eiropas komisija rīkojās nepareizi, liedzot The New York Times piekļuvi Lejenas izziņu sarakstei ar Albertu Burlu. No aprīļa līdz jūnijam Latvijā reģistrētas vairāk nekā 300 velosipēdu zādzības. Visvairāk velosipēdus zog Rīgā, gan no pazemes autostāvvietām un tajās esošajām mantu glabātuvēm, gan kāpņu telpām, velo novietnēm, iekšpagalmiem un balkoniem. Policija aicina ikvienu velosipēdu īpašnieku piereģistrēt savu divriteni ECSDD. Pieredze rāda, ka zagļi parasti nezog divriteņus ar velo reģistrācijas uzlīmi. Apstiprinātie satiksmes ministrijas izstrādātie ministru kabineta noteikumi ļaus piesaistīt Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijas 4,3 miljonu eiro apmērā vienības tilta pārbūvēi Daugavpilī. Kopējais projekta finansējums ir 5 miljoni eiro, no kuriem vairāk nekā 760 000 eiro būs pašvaldības ieguldījums. Šis infrastruktūras objekts ir vitāli svarīgs ne tikai Daugavpilī, bet visam Latgales reģionam. Tilta tehniskais stāvoklis šobrīd nav pietiekams, tādēļ ir nepieciešama pilna tā pārbūve, lai garantētu drošu, ērtu un efektīvu satiksmi. Projekta īstenošanu uzņemsies Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība. Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2029. gadam. No 14. jūlija līdz 14. augustam uz sanitārās apkopes laiku būs slēgta sabiedriskā pirts Sēlijas ielā 18 Daugavpilī. SIA labiekārtošanu dēļ informē, ka sanitārās apkopes mērķis ir nodrošināt augstu higienas un drošības līmeni pirts telpās. Šajā laikā pirts pakalpojumi iedzīvotājiem būs pieejami pirtī Tautas ielā 60. Tur apmeklētājus laipni gaida ierastajā darba laikā. Vasarā un rudenī Daugavpilī norisināsies brīvdabas pasākums visai ģimenei Rogainings un meistarklase orientēšanās piedzīvojums. Tas apvienos fiziskās aktivitātes, prāta izaicinājumus un veselīgu brīva laika pavadīšanu dabā. Iepriekšējā reģistrācija līdz 17. jūlijam. Orientēšanās piedzīvojums tiek organizēts projekta vietējo kopienu iesaiste veselīga dzīvesveida veicināšanai ietvaros. Studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu bez robežām satura atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Radio